Gabonam ir jābūt pirmajam, viņš arī ir piespēlis Gučašvili, kurš ļoti augstu lec, taču ar to nepietiek, lai uzvarētu Balbinotu. Afanasjevs. Un pārkāpums tiek fiksēts, jā. Alans ar Ruda diezgan rūpīgi nospēlē pret Afanasjevu. Afanasjevs, Sokolovs, Daņilins un sitiens! Gar pašu vārtu stābu un skatītāji aplaudē, tiešām diezgan labi iespēja izcelties, taču sitiens varēja būt arī krietni spēcīgāks. Jurijs Sokolovs ar bumbu un iespēja gūt vārtus, bet viņš aizsit garām vārtiem, lieliska pozīcija, vārti bija pilnīgi tukši, kā Jurijs aizsita garām nevar saprast. Iespēja, Gučašvili izdara piespēli, un Daņilinam tomēr neizdodas uztver bumbu, aizsargi nospēja veiksmīgi, iespēja centrējumu tomēr izdarīja Gabovs. Sudlukuma Daņilinam! Diemžēl Renekās glāb savu komandu, ļoti labu iespēju Vjačeslavam Daņilinam. Tādēļ bumba atkal mums Gabovs jau piesteidzies pie tās. Met uz Zizeļovs, labi apstrādā bumbu, iespēja izdarīt centriem, tas tiek darīts. Afanasjevs un vārti! Ļoti skaistas vārtus gūst Valērijas Afanasjevs, lieliska piespēle, lielisks sitiens. Valērijas Afanasjevs ir ļoti priecīgs par šo panākumu. Un priecīgs ir viss solis, un Afanasjevs ir vienkārši sajūsmā. Redzam, arī Tamas Pērti ir ļoti priecīgs. To gan nevarētu teikt par Kunkumu Songu, kurš ļoti lēni soļo klāt saviem kolēģiem, bet lieliski vārti. Paldies tev, Valērija, par šo vārtu gūmu. Piespēlē Novikovam, tas vēl tālāk. Ļoti rupšs pārkāpums pret Novikovu un Kolcovam būs dzeltenā kartīte. Jā, Kolcovam tiek parādīts brīdinājums. Tiesnesis ir gatavs izvilkt arī otru kartīti. Pāvēlam Kolcovam šis ir otrs brīdinājums, un viņam šī spēle ir beigusies. Ļoti neveiksmīga maiņa no Tamasa Pērties puses. Divi ļoti rupi Kolcova pārkāpumi, un Dinamburga palikusi mazākumā. Viņš izdara sitienu, taču tas nav pārāk spēcīgs. Iespēja uzbrukumu jādod Zizeļam. Oi. Nekādā gadījumā nepiekrīt tiesnesim. Dzeltenā kartīte tiek parādīta Loginam. Kaut arī tikpat labi brīdinājums varētu tikt piešķirts arī pretinieku spēlētājiem, jo arī Logins saņēma triecienu. Neizskatās, kam viņš varētu sist. Izskatās, kā Ruda izpildīs brīvsitienu. Jā, tomēr Felipe centrējums. Gaisa ir! Diemžēl 1-1. Ļoti skaistas vārtus ar galvu gūs pretinieki. Un arī Pāvils Davidovs nebija glābējis. Ļoti nepatīkama situācija kompensācijas laikā ielaidā vārtus. 1-1, tas nozīmē, ka izbraukumā mums noteikti vajadzēs uzvarēt. Nu jāmēģina uzsist, bet Gučašvili, labi nospēlē, pacīnās Sokolovs pie bumbas. Jāizdara sitiens, Gučašvili jāsit iekšā! Jā! 2-1! Vasilijs Gučašvili panāk 2-1! Kompensācijas laikā redzam divus vārtu gūmus, un pēdējos guva neviens cits kā Vasilijs Gučašvili. Grūziņu leģionāris lielisku sitienu izdarīja, un Renē Kāsam nebija nemazāko variantu atvarīt to pašā vārtu stūrī. Lieliski! 2-1! Izbraukumā mums var pielikt arī ar neizšķirtu. Tas ir ļoti labvēlīgs rezultāts mūsu komandai. Ļoti, malači! Vasilijs Gučašvili ir šīs dienas varonis mūsu komandā. Jānotur tagad šis rezultāts, jānotur! Dinamburga ir tuvu savai pirmai uzvarai šogad Eirokausas un spēle ir galā! Jā, Vasilijs Gučašvili pateicis Dievam, tieši viņš bija izšķirošo vārtu guvējs. 2-1 Dinamburga uzvarēja. Apsveicu visus un novēlu visiem patīkamu šo vakaru. Ir iemesls pasvinēt. Dinamburga ir uzvarēts. 2-1 vārtus guva Valērijas Afanasjevs. Otrā puslaika pašās beigās rezultātu izlīdzināja Diego Balbinots, bet kompensācijas laika pēdējā minūtē Vasilijs Gučašvili panāk 2-1. Redzam, viņš pateicās savam tautietim Tamasam Pērtiem. Apsveicam Dinamburgu fani. Skatieties, ir ļoti laimīgi un arī spēlētāji pateicas faniem. Ļoti labs atbalsts. Redzam, arī fani skrien laukumā. Tāpat bija arī pēc spēles ar Ventspili. Ļoti priecīgi, visi ir ļoti apmierināti ar šo rezultātu. Patiešām maličs, ka spējām gūt vārds arī kompensācijas laikā pēc tā, kā pretinieks bija panācis jau 1-1. Apsveicu visus ar uzvaru, un es no jums atvados. Mani sauc Nauris Mackevičs, un eSports beidz translēt savu pirmo translāciju no Daugavpils.